Un te ir divi aspekti, kas nesaraujami saistīti ar visu pārējo. Proti pilsoņu kustības autoritāte, kura pakāpeniski un diezgan strauji zūd, un pilsoņu kustības aktivitāte. Lai šo lietu glābtu, es domāju, ka te ir divi galvenie pamatprincipi – saimnieciskais un politiskais. Un Zīles kunga publicētais lēmums par zemes jautājumiem, viņš ir labs ar to, ka nevar jau Latvijas Republika atjaunot daļēji. Tur, teiksim, ar tādiem un tādiem lēmumiem un neizdarot to pilnībā. Jo, ja mēs atceļam okupācijas likumus, automātiski visi iepriekšējie īpašnieki ir pilnīgi tiesīgi īpašnieki uz savu zemi. Tas ir labākais, kas šajā projektā ir. Un mums ir jāiet uz šo saimniecisko darbību ārkārtīgi strauji, jo mums vajag naudu. Tā būs mūsu autoritāte. Un varbūt, ka mums jābūt ir sponsoriem, jaunsaimniekiem. Tur ir speciālistiem jāizdomā, kā to izdarīt, jo jaunsaimnieku sponsorēt tas nav momentāli atdeva, tas ir vismaz gads. Un kā glābiņš, pat nāca pirms dažām minūtēm šis paziņojums par Latviešu uzņēmēju kongresu Jūrmalā. Mums ne tikai ir jāpiedalās tur, varbūt, ka mums ir jābūt visu šā pasākumu sponsoriem. Jo neslēpsim, ka jebkurš saimniecisks darbinieks grib tikt pie dolāru un marku silas pirmām kārtām. Un kāpēc, lai tie nebūtu mēs? Politiskā ziņā man ļoti patīk Steina kunga priekšlikums par to, ka mums ir jāizbeidz sabiedriskas kustības status šeit un jākļūst par valsts orgānu. Nedrīkst jau kongress būt tikai kaut kāds ideāli noregulēts mehānisms, pulkstenis. Viņš arī dekrētu laiku rādīt. Un mēs nekad negūsim nekādas panākumus, ja mēs darbosimies kā amatieri. Lūk, augstākie padomē ir ministri, ministriem ir algas, deputātiem ir algas, deputātiem ir sekretāri būs. Mums ir jābūt tādā pašā profesionālā līmenī, priekš tam mums vajadzīga nauda, un tādēļ mums jānodarbojas ar saimniecisko darbību. Un pēdējais, ko es gribēju piebilst, ka es skaitīju, bet es visu personīgi nezinu. Man liekas, ka 3 Latvijas augstākās padomes deputāti, kuri ir pilsoņu kongresa delegāti, 3 vai vairāk ir runājuši. Un es ierosinu, ka ieviest par tradīciju, ka visi pilsoņu kongresa delegāti, kas sastāv augstākajā padomē, regulāri katrā sesijā obligāti atskaitās par to, ko viņi tur dara. Paldies! Pirms tribīnē nāks nākamais runātājs, Agnis Balodis. Es uzskatu par vajadzīgu ļoti īsi informēt tomēr visus kongresa delegātus. Latvijas komitejas locekļi to zina, bet, protams, informācijas līdzekļu trūkuma dēļ varbūt ne līdz visiem ir aizgājuši šo informāciju, ka vienā no pirmajām Latvijas komitejas sēdēm, ņemot vērā sasprindzināto iekšpolitisko stāvokli Padomu Savienībā, kā mēs zinām, tāds pastāv un ir. Mēs Latvijas komiteju nolēmām mūsu priekšsēdētāju vietnieku, Zviedrijas pilsoni Agni Balodi, nolēmām izdot viņam pilnvaru un izdevām, kā gadienā, ja mūsu pilsoņu kongress un pilsoņu komitejas darbība tiek paralizēta, ka viņš ir pilnvarots pārstāvēt mūs ārpus Latvijas robežām, brīvajā pasaulē. Tātad vārds Agnim Balodim, Latvijas komitejas priekšsēdētāju vietniekam. Cienījamie delegāti, es nebūšu garš un neteikšu garas runas šeit, bet es vēlējos jūs informēt, kāds stāvoklis tas ir, kādā veidā Latvijas komiteju un arī pilsoņu kongresu uzskata un vērtē mūsu ārzemju latvieši. Un man ir jāsaka tā, ka informācija par to ir vēl samērā vāja. Ļoti daudz nemaz nezinu, ko tas īsti nozīmē un kas ir šīs institūcijas
iemesls un vispār mērķi. Man jāsaka tā, ka vislabākā informācija varbūt ir tur, kur es dzīvoju, Stokholmā un vispār Skandināvijā. Tur ir samērā daudz tādu, kas aktīvi balsta mūsu darbu. Mēs arī esam nodibinājuši speciālu kontu, iekārtojuši. Tas ir Vasariņa kungs, kas ir to izdarījis, un LNNK Stokholmas nodaļa ir iemaksājusi tajā jau 1000 kronas kā tādu zināmu pamatu. Mēs bez šaubām mēģināsim vākt līdzekļus arī citur, citās zemēs un izskaidrot pašreizējo situāciju. Samērā laba informācija parādās Vācijā iznākošā laikrakstā Brīvā Latvija. Tur tiek iespiests viss, kas tiek no komitejas viņiem atsūtīts, un arī zināmi komentāri par to. Tāpat arī Kanādas laikraksts Latvijā, Amerikā un Austrālijas laikraksts Austrālijas Latvietis ir visādā ziņā bijuši izpalīdzīgi un ir iespieduši to informāciju, ko mēs esam viņiem devuši. Man diemžēl jāsaka, ka lielākais latviešu laikraksts trimdā, Laiks, kas iznāk Ņujorkā, ir ieņēmis gluži pretēju nostāju. Tur informācija ļoti maza, īsu notisu veidā. Un šis laikraksts aizstāv, viņš ir aizstāvējis tādus funkcionārus kā Bišerkungu, jau pirms viņš arī ieņēma augstos amatus jaunajā valdībā. Un mums ir bijušas diezgan lielas domstarpības ar Laika redaktoru taisni par šo jautājumu. Bet mēs mēģināsim vēl arī turpmāk viņiem dot informāciju, cik var, kādi būs rezultāti, par to es nekā nevaru galvot. Es domāju, ka arī jums no jūsu puses ir jābūt skaidrībā par zināmām lietām. Vispirms ir tas, ka ārzemju latvieši, diemžēl, ir vāji informēti. Tas ir, viņi nesaprot šito divkosību, kas ir jums tik uz katru soli var būt redzama. No vienas puses gara un skaista runāšana par kaut ko, no otras puses pavisam cita darbība citā virzienā. Stokholmā bija ieradusies augstākās padomes delegācija. Es arī biju šajā pieņemšanā, un man blakus sēdēja viens ciemiņš no Rīgas. Un viņš zinām pārsteigumu teica, jā, bet šie cilvēki runā šeit Stokholmā pavisam citādāk kā pie mums. Visi viņi bija tik nacionāli un tik ārkārtīgi balstīja neatkarības domu un tā tālāk. Viņš teica, tā kaut ko mēs no viņiem nedzirdam. No otras puses, ierodoties šeit vakar, es redzēju televīzijā garu diskusiju, kurā bija piedalījušies, kurā, kā saka, piedalījās Rubiks, piedalījās Ķezbers, Bišers, un es skatījos un meklēju, kā tas parasti mēdz būt arī ārzemēs, kad arī otra puse var savu vārdu teikt. Un skatījos, kur ir mūsu priekšsēdis Jirgens, bet bez šaubām viņš nemaz nebija uzaicināts. Ir jau skaisti, ka te mēdz, tā sakot, vismaz tie, kas no šīs puses aizbrauc uz Stokholmu, tie saka tā, bet, jā, jūs jau neesiet, teiksim, par Bišeru vai par Godmanu vai ko, vai par Īvānu, bet, ko lai mēs liekam viņu vietā, tādu jau nav. Skaidrs, ja jau nelaiž šiem cilvēkiem, kas domā citādāk, vispār savu viedokli izteikt un profilēties, tad jau tādu nav. Un šī doma, es domāju, ka tā visādā ziņā jums ir jādara zināma arī ārzemju latviešiem. Es bez šaubām to daru, cik es varu, bet man balss ir tikai viena.
Jums ir jāmēģina tas, vai ne, kā saka, viņiem pateikt, ka tā nav nekāda demokrātija, kas pašreiz ir, ka tā nav nekāda demokrātiski vēlēta saeima vai kaut kas, kas pašreiz valda. Un kad tā Latvija, kas pašreiz ir varbūt gan deklarēta kā neatkarīga, bet tāda jau viņa nav. Un mēs Stokholmā faktiski sēžam un gaidām, kad nāks kaut kādi radikāli likumi, kas tiešām rādītu, kad Latvija iet par neatkarības ceļu. Mēs esam skatījušies, kā ir ar brīvo neatkarīgo presi, kā ir ar grāmatu izdošanu, kā ir ar preses namu, bet visur viss kaut kādā veidā vēl ar vienu ir iestindzis un sasalis. Nekas nenotiek. Un mums rodās jautājums, jā, bet uz kurien tad tas ved, vai tas ir tas ceļš uz neatkarību, kas it kā bija iekšā ierakstīts vēl tajā deklarācijā. Tāds ir skats varbūt no Stokholmas, no ārpuses. Un mēs bez šaubām, es no savas puses to kā tādu greizu situāciju saskatu, kad visi, vai, teiksim, lielākā daļa trimdas latvieši 40 gadus cīnījušies par neatkarīgu, brīvu, demokrātisku Latviju. Un tagad kaut kādā veidā tā situācija uzreiz pārmainās, kur ir mūsu neatkarīgā, brīvā, demokrātiskā Latvija. Uzreiz, vai ne, kā saka, laikraksts Laiks it kā pieņem šo maskerādi, kas tiek uzvesta ar augstāko padomi, kas ir pseidopadome, vai ne? Tā tiek kaut kādā veidā akceptēta par brīvas, demokrātiskas Latvijas pamatu. Lai nu Dievs dod, ka mums laimētos arī šo posmu pārvarēt. Otrs, par ko es šeit vēlējos pieminēt, jūs tik ļoti ņemiet vērā to, ko rietrumi varētu teikt par to, kad mēs nostājamies negatīvi pret tiem ieceļotājiem vai tiem, kas ir ienākuši šeit Latvijā, tīri un vienīgi tikai kolonizācijas nolūkos. Skaidrs, var jau pielikt arī vienu zināmu tādu humanitāru aspektu visai tai lietai un teikt, cilvēki kā cilvēki, viņi šeit var dzīvot, viņi ir iedzīvojušies, bet, jūs ziniet, tajā rietumu pasaulē jau ir gandrīz nepazīstams šitas šovinistiskais naids, ko šie ieceļotāji faktiski parāda pret šīs zemes īstiem saimniekiem. Un tas mums vienmēr būtu jāpatur prātā un arī jānorāda, ka tāds pastāv. Otrkārt, ņemsim vērā to, ka šeit jau nav runas par kaut kādu teorētisku, humanitāru jautājumu, bet mēs esam pilnīgi, tas ir mūsu dzīves, tas ir latviešu tautas pārdzīvošanas jautājums, vai mums būs iespējams tikt vaļā no vienas daļas no šiem ieceļotājiem vai nē. Un bez šaubām, vai ne, mēs nevaram viņus ne te visus, kā saka, paturēt, ne arī viņiem sagādāt darbu, ne arī viņus uzturēt. Un mums ir jāakceptē tas fakts, ka viņiem visādā ziņā ir jāpiemērojās šejienes apstākļiem tādiem, kā mēs viņus radām. Un ja viņi to nav mieru darīt, tad viņiem šeit nav mājvietas. Tas bez šaubām ir jūtīgs jautājums, bet neaizmirsīsim, ka tas ir mūsu dzīvības jautājums. Un nav jau nekāda nozīme 40 gadus runāt par brīvu, neatkarīgu, demokrātisku Latviju, ja mēs taisni tai pašā pēdējā brīdī, taisni tad, ka būtu šī demokrātiskā Latvija, var būt ne tikai sapnis, bet arī realitāte, kad mēs tad to pamatu, uz ko mēs stāvam, mūsu tautu, mūsu cilvēkus, ka to mēs visu izlaist no rokām. Un to mēs nekādā ziņā nedrīkstam pieļaut. Es vēl vienu jautājumu skāršu. Vakar, redzot šo diskusiju, es gaidīju, ka kaut kādā veidā kāds no viņiem
runās par to mūsu ekonomikas pārorganizēšanas plānu, kas taču ir arī viens no šiem mūsu jaunās dzīves pamatiem, kad mums būtu kaut kādā veidā jālikvidē šī liekā industrija, kas ir šeit tikai, lai dotu darbu lielām ieceļotāju masām. Es no viņiem nedzirdēju nevienu vārdu par to. Visi tikai runāja par kaut kādu ekonomisku attīstību, kad tas būtu bēdīgi, ja būtu blokāde un tā, un ka būtu, vai ne, kā saka, jauki, ja tas nenotiktu, lai mūsu ekonomika varētu uz priekšu attīstīties. Bet kas ir šī ekonomika, kam būtu jāattīstās? Labi, es domāju, ka līdz ar to es esmu īsi savilcis kopā, ko mēs Stokholmā domājam. Un es ceru, ka mēs tomēr iesim soli uz priekšu uz mūsu neatkarību. Paldies! Kolēģi, delegāti un viesi! Mēs esam strādājuši raiti, mums ir 9 minūtes laika ietaupījums. Drīzumā es došu vārdu beidzamam šīs dienas ziņojumam Pusarkungam, bet vēl man būs daži paziņojumi pēc tam īsumā, bet es uzskatu, ka mums vēl šī zālē, es būtu priecīgs, ja šis cilvēks pieceltos un šo iespēju šo vārdu izmantotu, dot vārdu vēl vienam cilvēkam, kas saistīts ar vēsturiskiem notikumiem Latvijā. Mūsu pilsoņu kongresa delegāts no Katlakalna ir viens no tikai 3 dzīvi esošajiem Latvijas aviācijas pulka virsniekiem, leitnants Brāķers. Un šodien esot Latvijas aviātoru diena, un man ir cieņa pret Brāķeru kungu, kurš no rīta pienāca pie man un teica, ka neskatoties to, kad iebraukuši ir viņa kolēģi ārzem virsnieki, viņš tomēr atradas kā delegāts par vajadzīgāku ierasties šeit. Paldies, man cieņas un domāju arī kongresa cieņas izpausmi. Es došu jums vārdu paciešties. Un es vēlētos, lai jūs nāktu pie tribīnas un pateiktu kādus vārdus sakarā šodien. Lūdzu, Brāķer kungs. Lūdzu, leitnant no Brāķera. Tā ir, ka man tika dots vārds tā bez brīdinājuma, bet šodien tiek svinēts Latvijas aviācijas pulka 71. gada diena, un tur ir savākušies lidotāji un tehniskie darbinieki, bet es tomēr nevarēju tur ierasties, jo es nevarēju citādi rīkoties, neievērojot savu vēlētāju vēlmi, ka man ir jābūt šeit. Un es ceru, ka tās svinības norita ļoti labi, un arī šeit esot man, es esmu izpildījis savu izvēlētā delegāta pienākumu. Jā. Daudz ir no mūsiem gājuši bojā i kara laikā, i nāves nometnēs, un no mums ir palikuši pāri tikai, kā jau Piedrs Lācis teica, tikai 3 no virsniekiem, un arī sevišķi neliela saime no lidotājiem, instruktoriem. Bet tas laiks ir pagājis, un tomēr mūsu sirdis un mūsu domas ir arī vēl šodien pie brīvas Latvijas, pie latviešu tautas, un ikdienas domājam par savu tautu. Un kāds no Latvijas armijas lāčplešiem, kas piedalījās brīvības cīņās. Toreiz mums gāja grūti, bet apstākļi bija tādi, ka mēs varējām izmantot toreiz lāčplešu koncepciju,
kaut mēs bijām maz un vāji apbruņot, tomēr mēs varējām tos ienaidniekus sisti austrumos, rietrumos. Šodien mums tas nav iespējams. Mums ir cita koncepcija. Mums ir Dāvida koncepcija jāievēro, kas savu Goliātu veids ar gudrību un viltību. Un es domāju, ka pagājušā sesijā mēs esam izvēlējuši cienīgus komitejas pārstāvis. Es viņam ticu un daudz ticu un ceru, ka viņi ar savām pūlēm, ar savu pašaizzīgo darbu novedīs mūs pie mūsu galamērķa, kas mums visiem ir svēts. Un kādreiz kāds no varoņiem teica tā: kaujā neuzvar spožie ieroči, kaujā par uzvaru cīnās karavīra sirds. Un es ceru, ka mūsu komitejas vīri ar savām sirdīm arī šo filozofiju izpildīs. Paldies par uzmanību. Pirms Pusarkungs dodas tribīnē, jūs pacēlāt roku. Kādu lūdzu vēlmi jūs? Ko jūs gribējāt teikt šai sakarā? To lūdzu pēc ziņojuma mums būs debatas. Lūdzu iesūtiet sekretārātam, dosim debatēs, protams, jums vārdu. Tātad tagad ar ziņojumu rezolūcija par Latvijas Republikas augstākās padomes darbību. Vārds tiek dots Pusarkungam. Pēc tam debatēs pieteikušies 5 cilvēki. Tātad jūs būsiet 6. lūdzu sekretārātā zīmīti. Vispirms man sirsnīga pateicība Brāķera kunga sirsnīgai uzrunai, jo tā ir tā dzīvā saite starp Latvijas neatkarīgo republiku un šodien pirmām un galvenām kārtām cilvēki, mūsu republikas pilsoņi, kurus arī mēs pārstāvam. Ja es sācis esmu ar pateicību, tad es gribētu arī pateikties tiem augstākās padomes deputātiem, kuri šodien ir mūsu vidū un piedalās mūsu darbā. Bet izrādās, tā ir tikai daļa no tiem deputātu vidū iekļuvušiem vīriem, kas sākotnēji aktīvi piedalījās pilsoņu kustībā. Es gribētu izteikt arī nožēlu, ka daudz no tiem šodien nav mūsu vidū. Iespējams, ka tie ir atkal objektīvi apstākļi, kad ir jāsēd nevien šeit, bet arī tur. Un tomēr ir jāšķir jautājums, kurā brīdī, kad tev ir jābūt savā postenī, savā vietā un kur jāpiedalās. Es gribētu teikt, ka šāda attieksme pret to, kas notiek kongresā un pilsoņu kustībā, nav tikai atsevišķiem deputātiem vien. Bet par nožēlu visa augstākā padome līdz šim ir parādījis, ka tā nav aktīva, lai uzturētu ciešu darba kontaktu ar Latvijas komiteju, ar pilsoņu kongresu. Nesāksim taisnoties un meklēt vainīgo. Kāpēc nav šī ciešā mūsu politiskajā kontekstā vajadzīgā sadarbība? Un tomēr man ir jāatgādina, ka jau pirms mūsu kongresa ievēlēšanas avīžu lapās bija daudz rakstu par sadarbības problēmu, kā vienu no šiem pamatrakstiem arī nosauc mūsu tagadējais priekšsēdētājs Aigars Jirgens. Šeit ir šīs sadarbības formas, iespējas, formulēt arī nepieciešamību, un šeit, protams, arī ļoti skaidri ir analizēta gan augstākās padomes ģenēze, gan arī pilsoņu kongresa tiesiskais, likumīgais pamats un pēctecība. Ir vesela rinda dokumentu,
kas ir piesūtīti augstākās padomes prezidijam un visai augstākai padomei, apsvēršanai, analīzei un reakcijai. Un man tomēr jāatļaujas teikt, ka visās zemēs šādā sarakstē ir zināms pieklājības normas, un tomēr, lai cik aizņemts būtu prezidijs ar visu augstākās padomes sekretāru un visu savu aparātu, tomēr šīs atbildes, oficiālās atbildes uz ļoti daudziem iesniegumiem vēl šodien nav. Protams, mēs esam darbības cilvēki, un nav mums tā, ka princips augstāks par skapi, un mēs kaut kādu dogmātu vai etiķetes dēļ nedarīsim savu. Laiks iet uz priekšu, mums ir jārīkojas. Un tāpēc mēs nodibinājām savu komisiju, kurai ir pienākums stāties kontaktā ar attiecīgu augstākās padomes komisiju, un šīs komisijas izveidojās pēc mūsu vizītes augstākās padomes plenārsēdē un no kongresa, no Latvijas komitejas puses, tur piedalās Eglīts, Vidiņš, Vilcāns, Putriņš, Pusars. Ilgi bija jāgaida uz šo savstarpējo kontaktu. Pirms Jāņu dienas mēs tā arī dabujām kurvīti. Es saprotu, nāk svētki, un tad strādāt grūti. Paldies Dievam, pēc Jāņu dienas šī darba sēde bija. Pēc tam, kad mēs bijām satikušies ar LTF līderiem Ražuku un Upmaci. Man gribēs tos teikt ar gandarījumu, ka ar LTF vadītājiem šis kontakts izveidojās ātri, dabiski, un mēs esam pārliecināti, ka tas dos daudz auglīgi mūsu politiskajā darbībā. Mēs vienojamies par starptautiskajām konsultācijām, informāciju regulāri pirmdienās. Mēs vienojamies par koordināciju lielos savstarpējos pasākumos. Šī saruna augstākajā padomē, tātad LTF frakcijā, LTF sabiedriskās organizācijas Bērns ir šī frakcija. Šīs sarunas pierādīja, ka mums ir diezgan daudz grūtību, diezgan daudz aizturu un diezgan daudz aizspriedumu un kaut kādas iekšējas bailes. Un tomēr saruna notika, tā bija atklāta, tā bija visai plaša, un vismaz manī ir liels gandarījums, ka mēs izlūkojām pozīcijas, mēs izvirzījām pretenzijas, un mēs vienojamies par tālākām sarunām. No augstākās padomes puses piedalījās Škapars, Marjaša un Mucenieks. Kāpēc es par to runāju? Man tomēr atklātībai ir jādara zināms, kāds ir viens šis aizspriedums, kāda ir barjera, kas neļauj mums nākt kopā un aktīvāk sadarboties. Pirmām kārtām bailes par varas dalīšanu. Bet, mīļie kungi, kāda tur var būt vara, kad okupācijas karaspēks ir šeit, kad drošības komiteja darbojās Maskavas aizbildniecībā un kad viss lielais, gigantiskais rūpniecības potenciāls darbojas joprojām pa vecām. Savstarpējās sarunās bija jāatzīst mūsu kolēģiem, ka tik tiešām tā ir rūgta patiesība. Es gribētu teikt, ka šo rūgto patiesību vajadzētu saprast tā, kā to skaidroja mūsu viesis Agnes Balodis. Pasaulē ir eiforija, arī rietumu pasaulē neviens vien mūsu tautietis daudzina. Urā! Latvijai ir valdība, Latvijai ir parlaments, Latvijai ir neatkarības deklarācija, trimda ir beigusies. Es negribu runāt par trimdu, viņi paši labāk izjūtot savu stāvokli. Bet šeit Latvijā cīņa un darbs par Latvijas atjaunošanu tagad ir tā tikai īsti sācies. Mēs
aizrādījām saviem kolēģiem augstākā padomē, ka nereti tur nodarbojas ar otršķirīgiem jautājumiem. Mums tik dārgais laiks traģiskā kārtā paiet tukšgaitā. Viņi atzina tik tiešām, mēs pats savas frakcijas vairumu nevaram tādā veidā konsolidēt, lai šos pašus aktuālākos lēmumus un likumprojektus izvirzīt apspriešanai, izstrādāt, pieņemt. Par kolonizācijas seku likvidēšanu nekas prātīgs nav runāts. Par demilitarizāciju nav. Un arī Škaparkungs piekrit mūsu izvirzītai domai, ka ja mēs gribam virzīt uz priekšu demilitarizāciju nevis lozungos un abstraktos spriedalījumos un vēlmēs, mums ir jāsaprot viens. Vispirms ir jādabū ārā militārisms no civilās sfēras. Mums ir pilnas mūsu pilsētas, arī lauki, ar neuzskaitītiem militāriem objektiem. Mūsu paši Rīgā, Rīgas centrā, pats Senrīgā, tur ir arhitektūras pieminekļos attiecīgas militāristu iestādes, ir sen laiks šo jautājumu risināt. Tāpat arī mūsu rūpnieciskajā struktūrā šie nosauktie un nenosauktie cehi, čum un muģi. Tā ir pirmā pakāpe, lai padomju armijai būtu savu dislokāciju, lai būtu savu uzskaitu, pēc tam vienošanās ar Maskavu, pēc tam samazināšana, pēc tam pilnīga izvākšana. Mēs gribam runāt arī par kādu citu lietu. Mēs daudz pļāpājam par demokrātisko Latviju, kurā katram būs savu vieta un katrs rīkosies pēc saviem ieskatiem. Bet ar augstākās padomes pārstāvjiem mēs tomēr pratām atrast kopēju valodu, ka šai Latvijai ir jābūt latviskai. Mums ir jāsaglabā mūsu baltiskais, latviskais kultūras modelis šeit dzimtara jūras krastos. Un neko mums nedos neatkarību, ja šis galvenais uzdevums nebūs visu laiku konsekventi risināts. Tālāk mums ir vajadzīgs nevien izdzīvot, bet attīstīties, zelt un plaukt. Tātad tas nenozīmē aizskart minoritātes, bet saprast, ka mums, ja gribam būt te saimnieki un gribam šīs saimnieku tiesības, tad mums pirmām un galvenām kārtām jāuztur savu kultūru. Mēs tikām lieliski uzņemti Lietuvā, augstākajā padomē, visās tās komisijās un arī pie prezidenta Landsberģa. Un mēs saprotam, ka Lietuva, Estija, Latvija, te ir mūsu Baltijas svētā trīsvienība. Bet izrādās, ka Lietuvā mēs sastapām atsaucīgākus prātus un sirdis, un mēs tikām līdz 2. jūnijam, līdz ļoti nozīmīgai sanāksmei šeit Rīgā, kurā piedalījās 5 Baltijas pušu pārstāvi, tātad 3 augstāko padomju pārstāvi, mūsie gan neoficiāli, un arī 2 pilsoņu kongresa pārstāvi, bet līdz šai dienai vēl priekšlikums par Baltijas pastāvīgo konsultatīvo padomu, par šo apspriedu pastāvīgo, vēl nav ratificēts augstākajā padomē. Ir jautājums, es ļoti atvainojos, vēl kāds svarīgs jautājums. Vai mēs tik tiešām gatavosim augstākai padomei savus likumprojektus? Un tad būs paralēli alternatīvi vienmēr šie likumprojekti. Es domāju, tagadējā politiskajā situācijā tas ir lieki. Mums augstākai padomei ir jāizvirza mūsu valsts interešu aizstāvju, pilsoņu tiesību, pārstāvniecības nostādnes, principi, un jāizvirza arī tie jautājumi, kurus nedrīkst atstāt tālākai gaitai, kur ir aktuāli, nobrieduši. Un tāpēc, lūk, šie pamatjautājumi, šīs pamatnostādnes, šie pamatprincipi ir jāņem vērā augstākai padomei, ja tā grib respektēt to Latvijas republiku, kur ir dibināta 18. gada 18. novembrī. Un mums ir jābūt modriem, lai gatavajos juridiski izstrādātajos likumprojektos ir šie noteikumi, pamatnoteikumi ievēroti. Citādi mēs mūsu tautas patiesās vēlmes
nekādā ziņā neievērosim un neizpaudīsim. Mēs esam par darbības politiku. Es tūlīt beigšu. Jau 1940. gadā Kārlis Ulmans rakstīs, kāda ļaudis mums vajadzīga. Un šī publicistiskā sacerējuma noslēgumā pats pēdējais atbildes punkts ietveras vārdos. Īsiem vārdiem sakot, mums vairāk vajadzīgi ļaudis nekā statuti un instrukcijas. Ko tas nozīmē? Ne tik daudz sarakstīsimies, bet uzturēsim ciešus kontaktus. Arī šos diplomātiskos un arī šos ikdienas darba kontaktus. Lai mēs, kongress, Latvijas komiteja, nezaudējam šo vertikālo saiti ar mūsu novadiem, ar mūsu ierindas komitejām, lai mēs nezaudējam šo saiti savā politiskā kontekstā ar visiem politiskiem spēkiem, kas mums apkārt. Mūsu politikai ir jābūt reālai. Jābūt ir pareizā distancē, lai varētu gan draudzīgi uzsist uz plecu, gan galējas nepieciešamības gadījumā iedot kādu atsvaidzinošu pļauku. Tā ir patiesība. Nevis sastādīt bezgalīgas rezolūcijas un lēmumus vien, bet nonest tos līdz darbībai. Līdz realitātei tas ir mūsu galvenais un svētais uzdevums. Un mūsu pienākums ir ietekmēt politiskās attīstības reālo virzību, nevien deklarēt principus. Tāpēc mums ir jāstrādā tikpat labi ar cilvēkiem, kā ar dokumentiem. Es domāju, ka mums jāuztur ir kontakts nevien ar draugiem un atzinējiem, nevien ar saviem potenciāliem sabiedrotājiem, bet savā veidā arī ar pretiniekiem. Ir jābūt sarunām, ir jābūt kaut kādai skaidrībai. Un mums ir jājūtas arvien reālā politiskā kontekstā, kuru mēs spējam mainīt un pārveidot sev par labu tikai un vienīgi, zinot visus vektorus, kas darbojās šajā sarežģītajā un pavisam pretrunīgajā cīņas un jaunradas laukā. Un nobeidzot, es gribu pārfrāzēt zvejnieku un politiķu Skalbas vārdus. Lietas labā mums jābūt gataviem pašā ellē nokāpt, cirst kaut dūru uz galdi un prasīt Latvijas tiesu un daļu. Ja mēs runājam par to, kas šeit ir rezolūcijā, tad visiem ir šis dokuments pie rokas. Es domāju, ka ir vajadzīgi daži labojumi taktiski apsvērumu dēļ, varbūt pirmā un trešā rindkopā, bet joprojām ir šīs prasības augstākai padomei, ka tā neveic šāds būtisks pasākums, netiek risināts Latvijas deokupācijas un dekolonizācijas jautājums, netiek pārtraukt PSKP un VDK darbība Latvijā, joprojām nav atcelts Latvijas pilsoņu dienests PSRS bruņotajos spēkos, tiek finansēta PSRS kara komisariāta darbība Latvijas teritorijā, joprojām tiek pilnīgi ignorētas Latvijas Republikas pilsoņu likumīgās un taisnīgās prasības, kuras viņi izteikuši ar savu pārstāvniecības orgānu Latvijas Republikas pilsoņu kongresu un tā vēlētās Latvijas komitejas starpniecību. Augstākā padome nav konsekventi pret Baltijas valstu vienības principu un praktiskajā darbībā no tā nevadās. Tā ir tīra patiesība, un es domāju, ka vadoties no šīs patiesības, mums ir jākoriģē savu darbību, mēs tad kļūsim stiprāki, vienotāki, un apstākļi mainīsies mums par labu. Tā tas būs. Laika normā mēs joprojām esam iekļaujušies, kolēģi delegāti. Tātad 6 cilvēki pieteikušies debatēs ir par šo punktu, par Latvijas Republikas augstākās padomes darbību. Iepriecinoši, ka šajā sarakstā ir 2 arī augstākās padomes deputāti. Kā pirmajam vārds tiek dots augstākās padomes deputātam Eināram Cilinskim, sagatavoties Jānim Tēbergam no Madonas apriņķa. Godējumie delegāti, atvainojiet, ka šodien te daudz runāju, bet šitā būs pēdējā reize. Kādu laiku atpakaļ rūpnīcas komutātors avīzē PSRS pilsonis Dīmans un tur vēl daži PSRS pilsoņi rakstīja, ka šīs te PSKP frakcijas uzdevums un arī viņi tā prognozēja panākt to, lai augstākā padome pamazām kļūtu par tukšu pļāpātu un tauta zaudētu interesi par šo augstāko padomu. Reālā var tad pāriet ministru padomas rokās. Mēs šīs tendences jau redzam pašlaik un katrā ziņā PSRS pilsoņu frakcija tas diezgan labi apmierina. Šī kontekstā daži vārdi par piedāvājumu rezolūciju.
Šeit ir teikts, ka netiek risināts Latvijas deokupācijas un dekolonizācijas jautājums. Te varētu būt doma, kas ir šī deokupācija un dekolonizācija, kas viņa nav. Vai, teiksim, ja mēs pieņemam, pārtraucam pārskaitījumus noteiktajos posmos PSRS budžetā, vai tas ir deokupācijas jautājums, vai tas nav. Tas ir vēl arī daži citi jautājumi. Tālāk netiek pārtraukt PSKP un VDK darbība Latvijā. Protams, es domāju, ka būtu ļoti skaisti, ja augstākā padoma pieņemtu rezolūciju vienu dienu, ka tiek aizliegts PSKP, otru dienu, ka tiek aizliegts VDK, bet trešo dienu mēs pamodīsimies un konstatēsim, ka gan viena institūcija, gan otra darbojās. Drīzāk man ir tā izbrīna, kad mēs, teiksim, ka netiek prasīts no augstākās padomas, kādēļ netiek nomainīts PSRS ieceltais prokurors Daugšķis, kurš joprojām neatzīst alternatīvo dienestu un tā tālāk, kur ļoti vienkārši varētu arī nomainīt, kas ir augstākās padomas spēkos. Tāpat arī es domāju, ka nevienu īpaši neuztrauc šeit tas, ka kāpēc, piemēram, preses nams, ko augstākā padoma nolēma, teiksim, ka viņš būtu pārņemams valdības īpašumā, vai es nezinu, vai tā ir deokupācija un dekolonizācija, ja tā nav, bet katrā ziņā ministru padoma nolēma, ka Rubikam pienākās viņa daļa, pat cik tā naudiņa ir Rubikam, bet, teiksim, tas arī šeit nevienu neuztrauc. Tālāk par jaunas satversmes pieņemšanu. Jaunas satversmes pieņemšana nedraud. Augstākā padoma gatavo pagaidu pamatlikumu, ja varbūt viņš nebūs pamatlikumu pārējais periodā, tā kā tas vienkārši tā draudu nav. Tālāk par variantu, ka augstākā padoma necenšas pēc de jure pastāvošās Latvijas valsts atjaunošanas de facto, bet gan turpina īstenot ideju par formāli pārdēvētās Latvijas PSR starptautiskās atzīšanas iegūšanu. Nezinu, cik lielā mērā Latvijas Republikas pilsoņi ir sagatavoti tik šādai tēzei tādā veidā. Es domāju, ka daudziem tas liksies mazliet dīvaini, bet kas attiecās uz ideju par Latvijas PSR starptautiskās atzīšanas iegūšana, tad šeit nevajag nevienam būt nekāda ilūzija, ka ja PSRS atzītu Latvijas neatkarību un ja tad arī to atzītu lielākā daļa vismaz rietumu valstu, un tā būtu, protams, šī augstākā padoma. Tā kā par šo jautājumu arī nevajadzētu būt nevienam ilūziju, un kamēr šī faktiskā neatkarība nav, tikmēr arī šī starptautiskās atzīšanas iegūšana nav iespējams. Un, acīm redzot, ja pilsoņu kongress grib to novērst, tad viņam vienkārši tādā brīdī, ka PSRS atzīst šo augstāko padomu, tad vajag panākt, lai pilsoņu kongress panāk to, ka augstākā padoma nekontrolē varu valstī. Bet, kas attiecās uz teiksim, tālāko sadarbību par augstāko padomu, tādā gadījumā man vispirms tomēr gribētos faktiski, acīm redzot, no mūsu cienījumās redakcijas komisijas dabūt tādu precīzāku skaidrojumu, varbūt, ko tad nozīmē tas, ka mēs tagad esam nevis pilsoņi, bet valsts pārstāvniecība. Jo es šādu valsts pārstāvniecību saprotu tikai viennozīmīgi, ka tā ir tad likumdošanas pilnvars un viss tā tālāk. Es jau to teicu savā referātā, es to neatkārtošu, bet, ja tas ir tā, tad, protams, domāt, ka kaut kāda sadarbība ar augstāko padomu būs, tas diezgan naivi, viņa, protams, nebūs, bet arī faktiski Pusārkungs, man liekas, vēl priecājās, teiksim, ka kāds no augstākās padomas deputātiem atrada to godu, lai uzņemtu pilsoņu kongresa delegāciju. Gal galā, ja mēs esam Latvijas Republikas pārstāvība, tad, ja, protams, augstākās padomas deputātiem būtu jāpriecājās, ja viņi uzņemtu kāds no pilsoņu kongresa pārstāvjiem. Paldies par uzmanību. Vārds Jānim Tēbergam, pēc tam nākamais Imārs Kiršbaums. Cienījamie kongresa delegāti, pašreiz, kad mēs izskatām Republikas pilsoņu kongresa rezolūciju par Latvijas Republikas augstākās padomas darbību, es, kā pārstāvs no Madonas apriņķa, piekrītu visai tai Madonas apriņķa Latvijas Republikas pilsoņu grupai, kura neklātienē atbalstīt šo rezolūciju, jo šī rezolūcija, kā redzams, ir sastādīta pēc tiem materiāliem, kuri tika izstrādāti pirmajā pilsoņu kongresa
darbā. Tas ir 2 mēneši atpakaļ. Tur bija jautājums gan par attieksmi pret PKSP, tur bija jautājums par okupācijas karaspēku. Kam varbūt nepiekristu tā Madonas apriņķu un arī varbūt visas Latvijas Republikas radikālā pilsoņu daļa šī deklarācija, viņi nepiekristu tam, jo viņi ir radikāli. Lai izpildītu šā Vidzemes novada pilsoņu vēlmes, apskatot 1. kongresa materiālus, kuriem ir saikne ar šo, ir radusies tāda ideja, te daļai ar Madonas jau pārstāvjiem, kad mēs caur Latvijas Republikas komitejas pārstāvi, kurš arī vienlaikus ir pagaidu izpildu varas, tas ir augstākās padomes deputāts, caur viņu iesniegt alternatīvu arī iesaistot šo. Un mēs noteikti, ja iesniegsim šo materiālu deputātam, lai viņš to kā šīs pagaidu varas deputāts to virzīt tālāk augstākā to padomē, mēs šeit atstāsim arī to pārveidojot. Mums nebūs tur netiek risināts, bet mēs noteikti tur iekļausam. Prasam risinātu deokupācijas un dekolonizācijas jautājumu. Prasam pārtraukt PSKP un VDK darbību Latvijā. Kāds tam pamatojums? Pamatojums tam ir vēsturiska īstenība, kad KSP ir bijusi noziedzīga organizācija pret Latvijas Republiku un tās pilsoņiem, un viņa ir arī tāda šodien. Tāpēc, ka Madonas apriņķī nemazāk negatīva attieksme ir arī pret saucamo Lieldienu partiju, jeb, kā mēs sakam, Latvijas neatkarīgo komunistisko partiju. Mēs esam lielā neizpratnē, un arī es esmu lielā neizpratnē, par to Latvijas Republikas pilsoņu daļu, kuri tik viegli var nepārdomāt seko šiem cilvēkiem, kaut vai no tās pašas neatkarīgās Latvijas komunistiskās partijas, ja, oratoriem, kuri aiz tādiem aizplīvorotiem radikāliem vispārinājumiem ir jau kļuvuši autoritātes, cilvēki gandrīz viņus nesauc rokā.